Labdien, tauta! Šodien es pie jums nāku pirmām kārtām ar 2017. gada pirmo video. Tādēļ sākumā viss aplausi sev, aplausi citiem par to, ka mēs esam izdzīvojuši tik tālu. Jā, runājot, par ko mēs šodien runāsim video. Video mēs atstīsimies uz 2016. gadu, kāds viņš bija man YouTube kanāla ziņā. Apskatīsim labākos video, apskatīsimies statistiku, parunāsim mazliet arī par šī gada plāniem un jā, būs tāds informatīvais video. Sākam, aiziet! 2016. gadu mēs iesākām diezgan aktīvi. Mēģināju izdot video ik katru nedēļu, sākām gadu ar vai Tarantino ir kopētājs, tad pēc tam sekoja diezgan populārs video un es pat brīnījos, ka cilvēkiem tik ļoti viņš patika, vai wrestlings ir fakes. Jā, un tad bija pa Facebooku video un tam līdzīgi. Redzēji? Tarantino to jauno filmu baigi labā. Tu redzēji? Ko, ha? Jā, Tarantino jaunu filmu iznāca. Damn, es pat īsti nezināju. Davai, tu varbūt man parādīt. Protams, nostās. Tev neliekas, ka tā filma ir līdzīga manai filmai, ko es filmēju? Nē, pēc, ko tu runā? Tarantino kopē no tevis? Tev tā neliekas? Man gan tā liekas. Jūs sakat, ka viņš ir fake, vai ne? Wrestlings ir fake un tas ir nepatiesi un viss ir slikti un kroči, tie, kas skatās, viņus vajag pakāpt, bez mazvājais staba. World Wrestling Entertainment. Man vajag pa vārdam. World, tā ir pasaule. Wrestling, tas ir wrestlings. Un entertainment ir izklaide. Tas ir paredzēts cilvēkiem, kas aiziet uz teātri. Jo, cik Breaking Bad arī ir fakes. Walking Dead arī ir fakes. Jūs tavs mīļākā filma arī ir fakes. Mēs kā cilvēki skatāmies to, jo mums tas patīk. Tas ir kā aiziet uz teātri vai skatīties to mīļāko seriālu. Čau, Sap, man? Yeah, bro. Klausies, paldies tev par šo stāstu. Nice, tāpēc damas mērē. Kāds vispār uzzinājis? Kur Facebookā pilns lietas bildēm? Jā, ble. Svēg, ble. Vēl 2016. gads ir nozīmīgs ar to, ka sāku strīmot, ja veidot tiešraides. Jā, bija interesanti, sāku ar FIFA, sāku strīmot FIFA, tad arī bija Walking Dead, un citu veidu spēles. Sākumā bija diezgan, daudz cilvēku, salīdzinoši daudz, 30 un tā. Pēc tam tas viss krīt uz leju, bet tas, es uzskatu, bija tādēļ, kad man nebija facecam, ja jūs nevarētu redzēt manu seju, manas reakcijas, tikai audio reakcijas. Es nenožēlu, kad es sāku to darīt un veidot tiešraides, jo tas man atvēra jaunu platformu un iespējas parādīt, kad es arī gameoju un tam līdzīgi, jo iepriekš tikai liku bloga tipu video. Pirms mēs apskatāmies lielāku statistiku, cik subscriberu, jeb abonentu pieaugums bija, cik laiki bija, cik dislike un tam līdzīgi, apstīsimies manus top video. Pēc apskatījumiem populārākais video man bija vēl joprojām Jārāns un Ciga Mazulīte. Cik jau gadi ir pagājuši, cilvēki joprojām skatās un interesējās, bet atskaitot to šajā gadā, kas ir izdota, populārākais bija Kaspars pamet Funface TV, jo jā, bija tāds bums, kad Norberts ar Kasparu uztaisīja tādu kā, storiju, kad Kaspars pamet Funface TV, kaut viņš bija atbraucis uz Grieķiju, un es nolēmu piedalīties tajā un izteikt savus domas un, arī atbalstīt puišus un pataisīt to mazliet reālāku, lai vairāk cilvēki tam notic. Kaut beigās, jā, cilvēki daudz dusmīgi bija par to, ka tas ir fakes un tam līdzīgi, bet cilvēkiem ir jāsaprot, ka mēs jūs izklaidējam un ka mēs mēģinām radīt kaut ko interesantu jums, un tas nav, ka mēs jums melojam, mēs vienkārši mēģinām radīt jums kaut kādu stāstu, kaut kādas interesantākas lietas, nevis tikai sēdēt, runāt, gameot un tam līdzīgi. Tādēļ es uzskatu, nav jāapvainojās un vienkārši ir jāpieņem tas, kā izklaidē jums, ko jūs redzat kā savu mīļāko seriālu vienalga. Tad ir Latvian gamer, kā saka teks, kuru es izveidoju. Tas arī ir mans nākamais populārākais video šajā gadā. Mēs neieskaitam Mazulīti, vēlreiz saku. Un tad, ja tu rakstīs, man vajag jūs palīdzīt, tas ir kā uzdot jautājums Q&A, bet, tas arī ir tāds trešais populārākais video, bet es liktu labāk par Bez Tabū, kad es filmēju Bez Tabū, jā, bija tāda lietas filmējas Bez Tabū, tiem visiem video varat atrast kanālā,
nu, vienkārši iet manā kanālā, atrodat, ja jūs neesat redzējuši un gribat iespējams uzzināt kaut ko vairāk, ja esat palaiduši garām šos video. Aizbēdzis prom uz Grieķiju, pateicu Norbertam, ka Norberts ir, nu, slikti vārdi, ļoti slikti vārdi un izdarījās ļoti, manuprāt, ne forši, ne labi, nu, necilvēcīgi. Trešais jautājums. Kāda ir tava pirmā video spēļu atmiņa? Man pirmā ir šī te spēle, kur man viņa ir saglabājusies. Saucās Busy Town, kur kārtrišs pat arī uz Segas viņa bija. Tā spēle nebija nekas traks kā Contra vai ne kā Mario, kur jāšaudās jālākā. Ko, es tur iekšā negribēju filmēt īsti. Kaut kā neiedomājos par to nofilmēt kaut kādu, kas iekšā notiek, bet, nu, tikko beidzās pati filmēšana. Jūs gan jau redzēsiet to pašu materiālu, būs links aprakstā. Runājām mēs par Sampu, jeb San Andreas multiplayeru, nu, lomspēli. Runājām par to, cik tas ir legāli, nelegāli. Un, jā, aprakstā būs links, varēsiet droši nostīties pašu video un iečikot. Kā arī redzat, kad apskatījumu laikam un vidējam apskatījumu laikam ir pieaugums. Tagad pasīsimies statistiku tajā virzienā. Viņiem ir pieaugums, diezgan liels pieaugums, par ko es esmu priecīgs, salīdzinoši ar pagājušo gadu. Un cerams, šis gads, 17. gads, būs vēl lielāks progress un būs vēl lielāks apskatījuma laiks un vidējais apskatījuma laiks. Kā arī pats apskatījumu, kā saka, skaitlis, cik video ir apskatījušies cilvēki, ir diezgan liels, 136,000 šajā gadā, kas arī ir pieaugums salīdzinoši ar pagājušo gadu. Tas ir ļoti labs rādītājs, manuprāt. Tādēļ man nav daudz subscriberu, tādēļ es uzskatu, tas ir diezgan labs rādītājs. Un es domāju, šajā gadā es ceru ļoti augsts un būs vēl lielāks skaitlis, varēšu atskatīties un salīdzināt ar pagājušo gadu, kad, wow, ir vēl lielāks skaitlis. Tādēļ, jā, šis gads ir diezgan arī labs apskatījuma ziņā, tādēļ paldies visiem, kas nostījās mans video un kas viņas skatās ikreiz, kad es viņas ielieku YouTube. Tātad, runājot par laikiem un dislaikiem, vairāk nekā 5000 laiki ir kopumā par šo gadu. Un 800 plus 840 ar kaut ko, es neatceros skaitli teikt precīzi, bet dislaiki tie bija, jeb, nu, īkšķi uz leju. Es uzskatu, procentuāli lielāks ir laiks, tādēļ man tas priecēja, kad es redzu, ka procentuāli lielākai daļai patīk manu video. Nu, manā uzpratnē mērķis saprast, ka es eju pareizā virzienā un es daru kaut ko pareizi, nevis es daru nepareizi, ja būtu daudz, nu, es saprast, ka es daru nepareizi, ja būtu daudz dislike. Tādēļ, jā, paldies visiem, kas nospiež laiku. Shoutouts jums, kad jūs to darat, kad jūs atbalstiet mani tā, un tas ir kaut kas īpašs un special. Un esam nonākuši pie abonentu sliekšņa, jeb cik abonenti man ir pieauguši šogad. Šogad ir 1820 abonenti kopumā pieauguši. Tādēļ es pasakos visiem, jebkuram cilvēkam, kas ir abonējis manu kanālu, tiešām paldies jums. Kādēļ varbūt tāds augums šogad ir, jo pagājušā gadā nebija tik liels. Tas, es uzskatu, dēļ Funface TV video, ko mēs kopā uztaisījām, mums nozaga kameru. Links aprakstā, nostieties, jums patiks, es domāju, visticamāk diezgan interesants video. Un dēļ tā man uzauga abonentu skaits, cilvēki nāca abonēt manu kanālu no Funface TV kanāla. Un tad bija tāds posms, kad nebija video no manis diezgan ilgu laiku. Un tagad, kopš man parādījās video decembrī, ir arī diezgan liels abonentu skaits. Sasniedzām 2000 abonentus, kas ir kaut kas fantastisks. Un jā, gandrīz 2000 abonentu pieaugums šajā gadā, kas ir kaut kas vienkārši wow. Un cerams, nākamajā gadā būs vairāk abonentu, bet par to visu tūlītās pastāstīšu. Karoče, tas vecis tur viens nozaga kameru. Es dabu, jā, bet tev jānāk šurp. Jā, nāc šurp. Tu cilies augšā! Cilies augšā, es tev teicu! Kas notiek? Tu labāk cilies! Ko? Nāc šurp, tas ir tas vecis, kas nozaga kameru! Ko tu zini? Kāpēc tu saki? Kāpēc tu nozaga kameru? Un tagad mēs apstīsimies vecumu, kuri skatās mans video. Nu, vecumu skaitu, vai ne? Pārsvarā ir stereotips, kad skatās mazbērni youtuberus Latvijā. Un šeit ir redzams, ka 3. vietā ir tikai no 13 līdz 17 gadiem. Tad ir 1. no 18 līdz 24. Protams, var uztaisīt 13-14 gadīgs bērns vienkārši fake kontu, kuram ir 18 gadi. To mēs nevaram pierādīt, diemžēl, nekādīgi. Bet, un tad ir vēl, protams, 25 līdz 34, kas ir otrā vietā. Es domāju, šaubos, ka tur kāds taisīs tādus tipu video. Tādēļ, jā.
Es esmu pateicīgs, kad arī vecāki cilvēki skatās manas video. Tas man liek novērtēt to un saprast, ka vecāki cilvēki nestās mums kā uz kodiem bērnu izklaidētājiem. Runājot par mērķiem. Mērķi ir tādi. Pirmām kārtām augt, attīstīties, strīmošu, mēģināšu attīstīties strīmošanas ziņā. Tas ir tiem, kur skatās manas tiešraides. Otrā ziņā būs 2 raidījumi. Kāda es neteikšu, to visu uzzināsiet, ka viņi būs. Un tas arī nonāk pie trešās lietas, kas sadarboties vairāk ar citiem Latvijas youtuberiem. Tādēļ būs kolēbi, es ceru uz to. Es nevaru solīt, jo nezinu, kā ar citiem youtuberiem, bet gribu vairāk kolēbs. Un runājot par abonentu skaitu, tā jau 4. lieta. Es gribu līdz 2018. gadam sasniegt 10 000 abonentu slieksni. Es domāju, tas ir diezgan reāli, ceru, ka tas izdosies. Un ja izdosies, noteikti būs kāds special video un, jā, cerams, mēs to varam izdarīt. Tādēļ, ja neesi abonējis, abonē kanālu, būšu tikai par to pateicīgs. Un vēl viena lieta, es gribu noteikti sākt ārā filmēt vairāk video, futbola tipu video un tam līdzīgi ārā outdoor video. Tādēļ vasaras laikā, kad siltāks paliks, tā būs. Un jā, un tas arī noved pie video beigām. Tādēļ, ja tev patīk šis video un tu man atbalsti, nospied laiku, nospied abonēt, nošēro šo video un cerams, ka jūs kopā ar mani paliksiet šajā 2017. gadā un mēs sasniegsim kaut ko. Vairāk augsim, jūs redzēsiet, ka es augšu un mēs visi kopā sasniegsim, ko mēs gribam sasniegt. Tiekamies nākamreiz. Peace!